esam mini rallijā Madona 2015. Pierakstījām trasi, pārbaudījām. Principā visi ātruma posmi braukti. Tikai virziens ir pamainīts. Ir viens, bet mēs neesam braukuši viņu Klauģi, mēs neesam otrā virzienā braukuši, jo pirmajā gadā mēs līdz viņam netikām. Mēs avarējām jau pirmajā dopā. Un sanāk tā, ka tajā gadā mēs līdz viņam pat neesam redzējuši no otras puses. Tā kā tā mums būs debija. Bet, protams, Madonā esam braukuši, trasi mums patīk. Vairāk, varētu teikt, ka tāda mums līdz šim ļoti tāda laba bijusi. Ja esam līdz galam nobraukuši, tad vienmēr ir labi rezultāti bijuši. Tā kā cerēsim arī, kad turpināsim to. Jā, trasi ir dažādi. Ir šaura, plata, ātra, sarežģīta. Katrā ziņā ir dažādība. Ar Liepāju noteikti ir savādāk. Šeit ir vairāk vai mazāk. Man šķiet, ka viņi šaurāki ir. Tie ceļi vairāk koki garumām. Lai gan Alūksnē arī ir, neteiksim, ka ļoti plaši ceļi. Ir fragmenti, kuri plāti pāriet uz šauru. Tā kā šeit ir tāda līdzīga, bet tāda baigā specifika, es domāju, ka nevajadzētu būt. Šoreiz būs iespējas atcensties savu altu zvaigzni. Par cik pagājuši mēs braucām ar restruktoru un šogad ir iespēja braukt ar līdzīgām jaudām, kā teikt. Un redzēsim, ka šodien ātrāk, un tad jau varēsim kaut kādus secinājumus izdarīt. Tas ir ļoti īstenībā patīkami, kad ir ieradies valdes zvaigzne ar savu stūrmani. Tas tikai, kā saka, palielina konkurenci un būs interesantāk, būs sīvāk tās cīņas, būs ko salīdzināt, jo tagad mums ir konkurēt spējīgāks auto, salīdzinoši ar pagājušā gada to restruktoru. Tad skatīsimies, ko valsts liks mums priekšā, ko mēs spēsim viņam likt priekšā. Un cerēšu izdarīt savā lauciņā visu to labāko un cerēsim arī Vigim sanāks tas labākais sniegums no viņa abiem kopā. Es domāju, tad arī vajadzētu būt rezultātam, es domāju, labam. Šī bija pirmā reize, kad stenogramu pierakstījām vieni paši. Tas bija savā ziņā kaut kas priekš mums jauns. Par cik tika dot tāda iespēja, kad var izbraukt trasi pārbaudīt. Tajā pašā momentā nav aizliegts rakstīt savu stenogramu. Tad mēs nonācām pie lēmuma, kad rakstīsim tā kā savu stenogramu. Gandrīz jau bija kolēns sakarā ar mūsu rakstīto sacerējumu un sagāja, ka mēs palikām uz 4 ratiem. Nebijām ierēķinājuši, ka būs tik liels pienākošais ātrums. Līdz ar to tas līkums ļoti izmainījās. Kļuva daudz asāks un līdz ar to nākamajā līkumā mēs vairs nevarējām ielocīties un attapāmies jau slīpumā, jau ar dibanu grāvī jau. Jā, šļūcām pa grāvi korīti un principā kaut kas mums pastāvēja klāt un mēs atstājāmies un tad mēs izķeprojāmies un tā grāvi. Pirmais dops bija pussekundē ar valstu zvaigzni, valsts bija pirmais, mēs bijām otrie. Un otrajā dopā, pēc otrā dopa jau mēs bijām līderos, jo, cik sapratām, valsts maina riepu, tad valtam bija pārsista riepa. Mēs devāmies jau uz nākamo dopu, sapratām, kad tātad viņa laika tur ir kaut kāda zaudēta. Pēc pirmā apļa, principā, jau mēs bijām jau vadībā. Tad jau varējām sākt braukt, un kad varējām sākt braukt, tad atkal gadījās akmens. Tieši tādā pat vietā, kur pirmā sekcijā valtam. Pārstam riepu, pusdopā, varētu teikt pat ātrāk nekā pusdopā. Ir tā, ka brīžiem stūrījās, brīžiem nestūrījās. Nav prognozējums, kurā momentā tu nobrauks no ceļa. Dopā jau laikā lasot leģendu, jau sapratu, ka būs Ferrari cienīgs pīstops jātais, jo ir atlikušas 6 minūtes, lai pārbraukt uz nākamo dopu, tas ieskaitot visu tā dopa nobraukšanas laiku. Ko lecām ārā, pirms lecot ārā jau atkal sarunājām, kurš ko ņem, kurš ko dara. Automātiski es skrūvēju vaļā riepu, Vigo jau liek dankratu. Ātri dabūnam nost jaunu virsū, puiši vēl piepilīdzēja, kas stāvēja BMW, padeva mums ratu, tas, es domāju, ar tāpat savus sekundes 10 noteikti ietaupīja mums savu. Uzlikām ratu un mudīgi prom uz nākamo dopu, kuru galā aizbraucam, mums vēl ir reāli tās baidzīgās 10 sekundes, kas ir vajadzīgas līdz mūsu tam laikam. Izkāpām, pārbaudījām vēl vienreiz riepu, vai ir tiešām kārtīgi pieskrūvēts. Secinājām, visu kārtībā braucam iekšā savā minūtē. Ir kaut kā tā, ka tās ķibeles galīgi negrib atstāt mūs, bet, zaudēt laiks, bet vienalga finišēts un
diezgan labi pat. Pēdējais cēliens, sākam ļoti labi, braucam, līdz nonācām, man tā liekas, jā, pie rotera augšā, kur uz asfaltu, kur ir pienākošais ātrums diezgan liels, saslīdējām, nu, pa matu tiesu iebraucām gandrīz riepās, Vigo norēģēja, visi izlocīja tā kā čūski tur. Un tad jau tālāk jau viss gāja jau raiti, trešais dops, pēdējais bija vairāk vai mazāk tā ņem, mals, ka tāds dienas, nu, gandrīz tāds gludākais varētu teikt. Un beidzot ir normāli džeki arī nesas atbraukuši, jo visi vecie ir aizgājuši prom, un tad sanāk, ka jauniem cīnīties, un kamēr tie vēl uzcēnēs, tikmēr jau es atkal vairs nebraucu. Esam uzvarējuši šeit, izņemot vienu reizi, kad ziemā pirmajā dopā, pirmajā līkumā bija avārija, un mēs izstāvamies. Tik daudz viss, kas ir noticis un piedzīvots tāds, bet mūsu secinājums ir viens. Nu, jāstrādā, jāpieslīpē vēl, kā saka, vairāk tā stenogramma, viss, un es domāju, ka būs labi.